Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 21. nodaļas. Kad tie tuvojās Jeruzālemei un nonāca Betfagē pie Olīvu kalna, Jēzus sūtīja 2 mācekļus un tiem sacīja: dodieties uz ciemu, kas jūsu priekšā. Tur jūs atradīsiet ēzeļmāti piesietu un ēzelīti līdz ar viņu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Ja kāds jums ko teiks, tad sakiet, kungam to vajag, un viņš tūdaļ tos atdos. Bet tas notika, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir sacījis. Sakiet Ciānas meitai, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, uz jūga ēzeļmātes kumeļa. Mācekļi aizgāja un darīja, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Tie atveda ēzeļmāti un ēzelīti, uzklāja tiem savas drēbes, un Jēzus uzsēdās virsū. Daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, bet citi cieta kokiem zarus un klāja tos uz ceļa. Bet ļaužu pūlis, kas gāja viņam gan pa priekšu, gan nopakaļ, sauca Ozeanna Dāvida dēlam: svētīts, kas nāk tā kunga vārdā, Ozeanna augstībā. Un viņam ienākot Jeruzālemē, visa pilsēta sakustējās: kas viņš tāds? Bet ļaudis pūlī atbildēja: viņš ir pravietis Jēzus no Nācaretes Galilejā. Jēzus iegāja templī un izdzina ārā visus, kas templī pārdeva un pirka. Apgāza naudas mījēja galdus un baložu pārdevēja solas. Viņš tiem sacīja: ir rakstīts, manu namu sauks par lūgšanas namu, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Akli un kropli nāca pie viņa uz templi, un viņš tos dziedināja. Kad virspriesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnumus, ko viņš darīja, dzirdēja bērnus templī saucam Ozeanna Dāvida dēlam, tie apskaitās un jautāja viņam: vai tu dzirdi, ko šie runā? Jēzus tiem sacīja: jā, gan. Vai tad jūs nekad neesat lasījuši: tu esi gādājis, ka no zīdaiņu un bērniņu mutes tev atskan slava. Tad Jēzus tos atstāja, viņš izgāja ārā no pilsētas uz Betāniju un palika tur pa nakti. Āmen. Dievs Tēvs palīdz, ka mēs saredzam sevi tajā pūlī Jēzus priekšā, kas sauc slavu viņam vārdam, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šis Kristus dzīves notikums uzrunā mūs 2 reizes gadā. 1. adventā un pūpoles svētdienā. Un reizēm mēs mācītāji mēģinam aktualizēt kādu paralēlu rakstu vietu, domādama, kāpēc draudzēji ir jāstāsta viss tik labi zināmais. Vispirms jau katru reizi un arī šodien mūsu vidū ir kādi jauni cilvēki, kas tas vien attaisno šo sludināšanu, bet tā ir tāda ārēja lieta. Kādiem vārdiem tiek izteikts tas, ko mēs lasām. Galvenais vienmēr ir saturs. Tas nosaka to aktualitāti un uztur interesi, jo no Kristus gājuma sludināšanas gada neko nevar izraut. Sevišķi šis Jēzus ienākšanas Jeruzālemē notikums, tas ir viņa ceļa mērķis. Šeit viņš tiks nodots un sists krustā. Tas ir notikums, kurš ir jāatsauc atmiņā tad, kad mēs gribam sevi sagatavot kādām pārvērtībām. Mūsu nodzīvotais laiks un iegūtā pieredze mūs maina. Un lai arī šobrīd, šajā nedēļā,
saskaņotu savu vērtību skalu, ir atkal nepieciešams atgriezties pie tā, kas nemainās, kas paliek mūžīgi vērtīgs kā pamats. Šodien pasaulē ir aktualizējusies pretim stāvēšana. Mēs redzam, ka naids ir nevis tas, ka cilvēki lamājas, pats viens otru apsaukā vai pasaka kādus stiprus vārdus. Šodien izlej asinis. Un mēs jau pat nesaprotam, kuru valsti, kuru pilsētu pieminēt, jo nu jau pat, kā tas bija pirmajās reizēs terora aktos, nu jau vienas nedēļas laikā šīs vietas ir daudz. Un šo te pretim stāvēšanu un asins izliešanu piesaka arī Jēzus kalpošanas kulminācija un noslēgums. Skaidram, labas gribas, mīlestības nesējam pretim ir ļaunums, kuram savukārt liekas, ka viņš ir spēcīgāks, ka viņš uzvarēs un kādu laiku jau arī uzvar. Bet lai mūsu cerību vienmēr stiprina tas, ka ļaunums var uzvarēt tikai īsu brīdi. Tā nespēks tūlīt pat parādīsies Kristus spēka priekšā. Un mūsu uzdevums ir šo īso brīdi, kas priekš mūsu dzīves var būt pavisam neīss, izturēt, lai sagaidītu šo brīdi, uzvaras brīdi, ir jāseko attīstības ceļam, kopumam, neko nemetot ārā un nekam neejot garām kā maznozīmīgam. Tieši to mums rāda šī Kristus ienākšana, kā viņa it kā pazemības manifestācija, un patiesībā tā arī ir pazemība, visās lasītajās rakstu vietās. Nekādas bravūras, bet tā ir pilnīga nodošanās Tēva rokās. Tik īsi var izteikt to galveno notiekošā jēgu, bet dzīvē, mūsu dzīvē, tā vienmēr būs iekļauta, lai neteiktu ieslēpta daudzos apkārtējos notikumos. Un tad tā nav tik vienkārši saskatāma. Drīzāk ir redzams, ka katram no mums ir kāda sava īpaša taisnība, un katrs par to ir gatavs stāvēt, iet uz ielas un saukt nost ar to pretējo. Gluži tāpat, kā notika un kā sauca toreiz Jēzus priekšā. Patiesība ir tāda, ka šajā virpulī mēs neesam tik droši, nevaram būt tik pārliecināti, tādēļ mums sevi aizvien no jauna ir jāstiprina ar viņa vārdiem, ar viņa piemēru. Un šajā svētdienā, klusās nedēļas ievadā, mēs tieši domājam par šīm Jēzus pēdējām viņa šīs zemes dienām. Pēc visas piedzīvotās netaisnības. Nedēļas beigās viņš izies ar šīs pasaules uzlikto krustu uz pleciem. Nāvi, nokāpšana ļaunuma valstībā, bet nepakļaušanās. Dieva mīlestība atklājas caur augšām celšanos, un tādēļ var saukt un domāt, un tas viss notika tur tajā vienā nedēļā. Jā, šis koncentrētais laiks, kurā izpaužas visas cilvēku iespējas, rāda, cik ietilpīga, lai neteiktu bezgalīgi ietilpīga, un cik trausla ir šī pasaule.
Un tas liek mums domāt par to, cik nesaprātīgi mēs reizēm rīkojamies ar to, kas mums ir dots. Domāt par to, kas mēs esam un kā mēs dzīvojam. Ar saviem tuvākajiem, ar saviem mīļajiem, savās ģimenēs, savā draudzē, ko mēs darām ar savu ticību, ar savu Dievu vārdu, kas mums ir dots. Mēs esam aizvadījuši savā mūžā daudzas nedēļas. Un te ir tā viena. Daudz reizi ir bijuši notikumi, kas liekas ir bijuši izšķiroši mūsu eksistencei. Bet šī Kristus nedēļa mums saka, kas patiesi ir izšķirošs. Tie ir notikumi, kuros klāt ir viņš, Kristus. Tādēļ šodien katra mūsu jaunā draudzes locekļa dzīves gājums sasaucas ar šo Kristus ienākšanu Jeruzālemē. Jo jūs arī šodien sākat savu dzīvi iet kopā ar viņu un ir izšķiroši, vai viņš ienāk pie jums, vai viņu jūs laižat iekšā un ienācis, ko viņš ierauga. Šis jautājums ik pa laikam parādās katra cilvēka dzīvē, ko Kristus ierauga pie manis. Arī mēs vecie Kristus locekļi, ko viņi ierauga, ko viņš ierauga pie mums. To, ko mēs atļaujamies ieraudzīt pie sevis. Cik taisnus, cik pareizus, cik grēka nožēlas pilnus. Evaņģēlijā, ienākot Jeruzālemē, viņš redz šo tirgu, naudas mijējus. Tādu kārtību ir izveidojusi jūdu augstākā priesterība. Un šie tirgotāji ir tikai atraduši to veidu, kā pelnīt lielu naudu. Protams, daloties tajā ar šo atļauju devējiem. Un tas nekas, ka ir pagājuši 1000 gadu. Mēs joprojām varam teikt, cik pazīstama un aktuāla situācija. Varbūt ne baznīcā. Baznīcā mēs visu savu ziedojumu dodam Dieva vārda sludināšanu, bet pasaule iznāk, ka viss tik vien ap to grozās, kā pirkt un pārdot un iegūt zūdošo, caur ko neviens nevar tikt patiesi bagāts, nedz arī apmierināts, tikai kārdināts aizvien no jauna, jo tu redzi taču kaimiņam un kaimiņienei, un kas mums? Mums arī vajag vairāk, labāk. Pasaule kā Dieva nams. Tas ir ļoti precīzs salīdzinājums, jo mēs dzīvojam Dieva radītajā pasaulē, namā, kurā viņš pats valda kā visu valdītājs. Un dzīvē šīs mūsu attiecības ar viņu ir tieši tādas pat kā lūkšanu namā. Mēs esam saistīti, esam atkarīgi no viņa žēlastības. Bet naudas mijēji visos laikos piesavinās Dieva godu sev un ņem sev to, ko cilvēkiem caur savu svētību dod Dievs pats. Vai arī nedod, ja šī viņa svētība netiek pieņemta. Kristus ienākot Jeruzālemē jau no pirmā brīža ir konfliktā ar šo pasaules kārtību. Un šodien Kristus baznīcas sludināšana, viņa mācības nešana visām tautām un visām zemēm joprojām izsauc tādu pat pretreakciju un noliegumu. Tā ir tāda pat nevēlēšanās kaut ko mainīt, lai tuvotos Dieva gudrībai. Tāda pat kā toreiz Jūdu valsts pārvaldītājiem, jo tad ir jāatsakās no pašu ienesīgajām goda vietām. Bet tās tomēr ir un paliek tikai cilvēku
izdomātas darbības. Tādēļ tās mums ir tik saprotams. Kā es iesāku runāt par pirkšanu un pārdošanu, jūs acis ir dzīves, jūs visi to saprotat. Kristus baznīca māca Dievu vārdu patiesību. Kad Jēzus ienāk Jeruzālēmē, visa pilsēta, tur ir teikt, sakustējās mums, bet precīzāks tulkojums ir savļeņojās, uzbangoja. Kas tas tāds? Dīvaini. Mēs taču tikko teicām, viņš neizrādījās. Un tomēr tika pamanīts pat šajā Paskā svētku priekšvakarā, kad visas ielas, cik viņas vispār tur bija platas, bija pilnas ar cilvēkiem. Kas notiek? Tas ir viņa gara spēks, kas izpaužas kā patiesā Dieva klātbūtne. Un tas liek visiem saprast, ka ir beidzies iepriekšējais posms cilvēku dzīvē, attīstības vēsturē. Arī jums šodien izplatīts ir uzskats, ka ienākumu Jēzum visi gavilēja. Mēs tā viegli, daudz, ļoti bieži ejam visam, kam garām, kaut kādi stereotipi. Tur bija rakstīts, tie, kas gāja priekšā, tie, kas gāja aizmugurē. Un tad saka, jā, nu tie no sākuma teica Ozianna, pēc tam sist krustā. Kļūda. Varbūt pat apzināti cilvēki tiek maldināti. Ozianna sauc Jēzus mācekļu. Tie, kas priekšā, sekotāji aizmugurē, kas nāk līdzi. Jā, atzīsim, ka izmisuma brīdī pie krusta viņi viņu atstās, atteiksies, nodos. Un tas būs viņu kauns, bet viņi nesauks sist krustā. Neviens nesauks. To darīs citi. Farizeju sakūdīti ļaudis, kas nepazīst Jēzu, kuru dzīvē viņš nav ienācis, un kas var domāt par viņu kā par kārtējo viltus pravieti. Bet mācekļi tik ļoti vēlas, lai visi tomēr ieraudzītu viņu skolotāju, ka viņu saucieni jau traucē tempļa kārtību, un priesteri liek Jēzum atbildēt par visām tām nekārtībām. Atkal jāsaka, cik aktuāli, ja mēs paskatāmies, kas notiek, jo ir saprotams, ka tās ir tādas tuvas, dumpja pazīmes, un šeit atainotie notikumi vienmēr atkal visos laikos rada paralēli. Citos evaņģēlijos šie notikumi risinās vairākas dienas, un cilvēki redzēdami šīs daudzās dziedināšanas zīmes zaudē savaldību. Tā vairs nav tā mierīgā Galilejas sludināšana un līdzību stāstīšana tur ezera krastā. Šeit viss liecina, ka tuvojas neatgriezeniskas pārmaiņas, kad debesis savelkas gan drīz vai redzami. Jēzus visu šo darīdams varētu sagaidīt, ka viņā ieskatās, ieklausās arī priesteri, bet tas nenotiek. Tādēļ viņš saka, ka pat bērni, kam trūks spriešanas un vērtēšanas spēju, atzīst viņu kā Dāvida dēlu, jo to viņiem saka priekšā sirds un ticība. Bet rakstu mācītāji ir spējīgi redzēt tikai savu labumu, kas nu ir apgāsts. Tiešā nozīmē kā tirgošanās galdi un pārnestā kā esošās kārtības sagraušana. Mēs šodien savā dzīvošanas laikā piedzīvojam apbrīnojams prāta, atklāsmes, zinātnes, atklājumus, tehnikas, iespējas, visu to apvienošanu, un viss tik notiek tik strauji, ka mums katru gadu ir jāmaina telefons. Tas varētu liecināt, ka kaut kas tuvojas. Tā izmaiņu masa aizvien pieaug. Rodas tik daudz laba. Visi talanti, arī kas taisa tos jaunos telefonus, ir Dieva gribēti.
bet tas arī kārdina un visu laiku cilvēku ved pie tās domas, ka viņš ir tas vienīgais šīs pasaules valdnieks. Bet bērniņi jūt ticību. To mēs arī savās mājās varam piedzīvot. Kādreiz, kā kāds vecāks satraucies, atskrien uz baznīcu un saka, bet man bērns prasīja tādu un tādu jautājumu. Parasti tie jautājumi ir tādi, kad arī ne katrs mācītājs zinās, ko atbildēt. Bērni jūt šo ticību un Kristus klātbūtni ar sirdi. Un arī visas Bībeles lietas viņi uzņem ar sirdi. Un gribas ticēt un iedrošināt, atzīt to pašu arī lielajiem un gudrajiem Dieva bērniem, kas šodien ienāk draudzē un kas te sēž jau gadiem ilgi, lai mēs ar paļāvību un uzticību vienmēr nākam caur durvīm, kas ved pie Dieva, lai mēs nenākam un neesam kā kontrolieri un pārbaudītāji, vai tad tiešām ir tā, kā ir stāstīts, bet kā dalībnieki, kā sekotāji, kā mācekļi. Un tie no mums, kas sevi pieraksta pie gudrajiem un pieredzējušiem, atcerieties, ka tur tuvu blakus ir pārgudrība, lai mēs šo pazemības svētdienu izmantojam ieiešanai ticības dotajā mierā, pārliecībā un paļāvībā. Ticības ceļā vienmēr neizbēgami ir brīži, kad liekas, ka tas kungs ir ļoti tālu no mums. Un tādos brīžos jāatceras, ka tās ir tikai mūsu sajūtas. Un pretī tam ir jāliek tā skaidrā pārliecība, kas ir zināms, ka viņš vienmēr ir ar mums un ir nemainīgs savā mīlestībā. Tas mums ļauj stāvēt kopā ar viņu šajā pasaules konfliktā pret ļaunumu, lai viņa ienākšana būtu tik varena, kas saviļņotu visu pilsētu, visu mūsu zemi, varbūt arī var saviļņot kādu kaimiņu zemi, bet vispirms mūsu pašu dzīvi, kā saviļņoja Jeruzaleme toreiz. Āmen.